Cilvēks vienmēr ir centies pārtikt no zināšanu koku un uztver, ka tas ir normāli un ka tas ir labi, vai ne? Tādā veidā arī cilvēks kļuva mirstīgs. Viņš tika padzīts no paradīzes. Pēc tam viņam tā vietā, lai atgrieztos pie Dieva, cilvēks sāka dzīvot kopā ar kritušiem eņģeļiem. Radās neflaji, milzīgi giganti tie bija. Un Dievs bija spiests viņus iznīcināt, lai saglabātu cilvēci. Visa sabojātā tauta, viss, kas bija visi pēcnācēji no Ādama un Ievas, jo principā viņi bija sabojāti, viss DNS viņam jau bija izkropļots, un viņiem vairs glābšana tādiem nav, jo tie jau bija puscilvēki, pusdēmoni jau. Milzīgu augumu un ļoti spēcīgi, un arī, protams, ar visādām spējām arī. Un Dievs viņus iznīcināja ar plūdiem. Arī pēc tam sāk rasties Refaīmi. Atkal cilvēciņš kā izskatījās kā sisenītis, var teikt, starp viņiem, bet Dievs nāca palīgā un palīdzēja, nomētāja akmeņiem tos Refaīmus, tos lielos milžus, var teikt, iznīcināja visus, bet tas nebija cilvēku nopelns, tas bija Dieva nopelns. Un atkal cilvēks bija izvēlējies dzīvot no zināšanas koka, jo tie jau deva viņiem zināšanas, visas piramīdas kā celt, visi tie, kas te tagad tiek atrasts, visi atklājumi, neviens ko nesaprot, kā viss ir tapis. Tas bija tapis no zināšanām, kuras deva kritušie eņģeļi. Un tūlīķam atkal tas viss atkārtosies, jo Dieva pacietība jau būs atkal pilna. Tagad radās roboti un tie saucamie NLO, tie ir nekas cits kā tikai tie paši kritušie eņģeļi, jo Dievs neradīja. Nav Bībelē rakstīts par kaut kādiem NLO, un beigas jau būs, kad atnāks Antikrists. Un tad arī Dievs pēc tam pieliks visiem punktu. Un izglābsies tikai tie, kas būs baznīcā, kas iztiks no dzīvības koka, nevis no zināšanu koka. Un sekos Dieva vārdam un gribēs iepazīt Dievu, un Dievs tad arī tādiem nāks pretī.